Šodien 17. jūnijas, un paskaties, kāds ir jauniesētais Vital Duet. Re, gandrīz pļaujams. Protams, ne visās vietās, šitā tādu labāku vietu atrada. Ja, bet jebkurā gadījumā, pasties, 14. aprīlī sēts zālājs. Šeit ir kaut kā 43 kg sēklu uz hektāru, izsējas norma. Nu, pasties, kāds zālājs. Pasties, kāda mīkslapa, niedra, auzene, airena un āboliņš. Re, viss nāk augšā griezdamies. Tātad, kas šeit ir interesanti? Šeit nezāles apkaro ar herbicīdiem. Konkrēti ar MCPA 700 ml uz hektāru. Un man liekas, ka ļoti veiksmīgi. Tūlīt parādīšu. Herbicīds ir smidzināts pirms 17 dienām, 30. maijā. Un var redzēt, rekrutās lielākā daļa jūdīga lapa mezāles ir piebeigtas vai vismaz stipri nobremzētas. Nav izdevies nogalināt tikai vībotnes, bet arī tās ir piebremzējušās. Un kumelītes, protams. Un šitie te krūmi ir vībotnes, un tad vēl kumelītes pagaidām neredz, bet gan jau parādīsies. Reku arī viņas, ja. Arī tās ir apdegušas, bet apdedzinātas vai saindētas, bet nav nomirušas. Virze ir tagad ataugusi jauna. Bet kopumā, ņemot vērā, ka šeit arī lauks ir kārtīgi mēslots ar šķidmēsliem, 40 tonnas šķidmēsli pavasarī uzlikts. Man liekas, ka pavasarī, jā. Tad es teiktu, ka šis lauks ir tīrs, kur arī šīs lapas ir nogalināts un āboliņš ir izdzīvojis. Protams, arī varbūt nedaudz cietis, bet pārsvarā izdzīvojis. Un, manuprāt, uzmanīgi rīkojoties, precīzi ar herbicīdiem var ļoti labi kontrolēt nezāles jaunajos zālājos. Apsveicu, tiešām lielisks rezultāts. Te būs lielisks zālājs. Čau!